Vasara Daugavpilī rit pilnā sparā, līdz ar to uzņēmums Daugavpils Satiksme atgādina, ka pilsētas iedzīvotāji un viesi var ērti nokļūt līdz populārākajām peldvietām, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus. Daugavpils Satiksme piedāvā izvēlēties jums ērtāko maršrutu un doties ceļā. Līdz centrālajai pludmalei var tikt izmantojot tramvaju maršrutu numur 3 vai tramvaja maršrutu numur 5. Ja tuvāk no dzīves vietas ir autobusa pietura, tad līdz vēlamajai pieturvietai aizvedīs autobusa maršruti numur 2, numur 2A, numur 3, numur 11, numur 12B, numur 14 un numur 23. Izkāpšanas pietura ir Stropu pamatskola. Līdz Šuņezeram kursē autobusu maršruti numur 4 un numur 5, braucot līdz pieturvietai Ezeru iela, Pļavu iela vai Ventas iela. Pietura būs atkarīga no izvēlētās pludmales. Tāpat var izmantot autobusu maršrutus numur 13 vai 13A, braucot līdz pieturvietai Cēsu iela. Autobusu kustība notiek katru dienu. Līdz Rugeļu ūdenskrātuvei var aizbraukt ar autobusu numur 10. Daugavpils Satiksme atgādina, ka ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, autobusa maršrutam numur 10 līdz 31. augustam ir grozīta kustības schēma, paredzot tā kustību tieši līdz Rugeļu ūdenskrātuvei. Autobusu kustības saraksts pieejams Daugavpils Satiksmes mājaslapā. Tālrunis uzziņā +371 2990 9292. Daugavpils Satiksme novēl, lai šī vasara jums būtu īpaši baudāma.